Nonākot Dino zoo pie kāruma stenda, var apjukt, gluži kā salduma veikalā. Ko izvēlēties, ja ir kāds padoms, kurus kārumus izvēlēties savam mīlulim? Protams, suņiem garšo karumi un garšo dažveidība. Mēs varam izvēlēties kārumus no gaļas, no zivs, no putnu gaļas, no medījums arī ir un pat kengurs vai strauss. Jā. Tā ir tāda vienkārši saimnieka brīva izvēle vai jāskatās, ko ēda suns? Runājot par karumiem, galvenais, ko mēs atceramies, ka tas nav pamatēdienas. Kārumus mēs dodam diezgan reti, un, ja tas ir kucēns, tad ļoti akurāti. Mums jāzina, vai mūsu suņiem ir alerģiska reakcija uz kādu sastāvdaļu, tāpēc rūpīgi izlasam saturu. Ja mēs dodamies uz treniņu, tad jāņem kārumus mazāka izmēra, lai viegli būtu izsniegt kucēnam vai sunim, lai viņš varētu uzreiz to apēst. Ja mēs plānojam, lai kucēns vai pieaugušs suns paliktu mājās viens, tad mēs izvēlamies lielāku karumu vai kaltījumu. Pirmos kārumus kucēniem labāk izvēlēties, lai viņi nebūtu trekni un lai viņi ir miksti. Tāpēc mums ir pārdošana divi veidi, jūs droši varat pamēģināt. Tas ir zivs un tas ir pīle, viss nealerģiskākie produkti. Visdrošākais veids, kā atstāt suni vai kucēnu vienu, tas ir laizam paklaiņš, kura mēs varam nosmerēt ar pastēti vai konserviņu. Un to paklaiņu var ļoti ērti pielipināt pie grīdas vai sienās. Mēs cilvēki esam pārliecināti no filmām un multfilmām, ka sunim nav lielāka laimekapa, viņam tur lielu kaulu kā kārumu. Tā ir? Protams, mēs varam iedot sunim pagraust kaulu, bet galvenais iedot sava klātbūtnē, lai nebūtu tā, ka suns atkaulo mazu daļiņu un var aizrities vai satraumēt sev zarnas. Ir ļoti laba alternatīva, ko mēs varētu izmantot, ir sakaltēt kauli. Tas ir stirnas kāja, teiksim, ja? Un, kad suns viņu ošļā, viņam paliek mikstākā. Tur nav it kā tāds ass kauls, kurš varētu satraumēt. Bet tik un tā, ja mēs dodam lielas stirnu kājas, tad labāk sava klātbūtnē. Iemāciet suņam graust, lai viņš mierīgi to dara, un tad mēs varēsim arī atstāt suni ar to graužam lietiņu mājās. Ir arī trahejas. Tas ir skrimšļi, ja? Un ar to satraumēt zarnas nav iespējams, bet suns grauž, sapelna to, kas viņam nepieciešams, un būs ļoti priecīgs. Nu, te zemākajos plauktos ir trofejas, bet tie arī ir kārumi. Tieši tā, un tas ir ļoti labs aizvietotais parastam kaulam, tāpēc, ka ragi, viņi satur kalciju, un tas ir dzīva kalcija avots, un viņus nevar uzreiz atkaulot. Tur ir tāda trausla daļiņa, ja? Un suns sākuma izgrauž to, un tikai pēc tam to pašu ragu. Bet Zigijam vairs nav paši šīs spēcīgākie zobi. Viņš tiks galā ar tādu kaulu? Es domāju, ka viņam tas noteikti iepatiksies, un viņš varēs arī noņemt aplikumu ap zobiem. Vajadzēs rētāk braukt pie vētārstā. Nu, tu esi nopelnījis, Zigij, šodien. Dino zoo, tava teritorija.